Nu, ko paskatāmies, varbūt tos video, ko tu esi no savas prakses iesūtījusi, un tad vienkārši pakomentē droši, ko mēs tur redzam. Kas notiek šajā video? Šis ir pēc programmas beigšanas, tad tā ir jau tāda kā papildu nodarbība. Viņa liek pērlītes, ļoti koncentrēts darbs, jo tev ir jāstāsta ļoti smalkas mazas detaļas, gan tās pērlītes atrast un tad uzlikt pareizā vietā pa krāsām, pa cipariņiem tur ir sadalīts. Te ir divas meitenes. Jā, māsītes. Jā, tad viņas abas ir beigušas, viņām abām ir šī cita veida redzēšana, un mēs salikām kopā. Viņas liek puzli. Viņas liek puzli kopā, jā. Ar aizvērtām acīm. Jā. Viņas liek mana bērnības puzli. Tikai savādāk, kā es viņu liku. Okay. Viņas savstarpēji kaut kā komunicē? Kā bērni komunicētu, tikai tas, ka viņām ir šī manfolda relītes, maska, un katra ļoti aktīvi meklē savus kauliņus, kā var redzēt. Okay. Sarkana vēl. Es tad daru nosaukt visas burtus, kas tur ir. Nosauc burtus. K, R, A, S, A, I. Tad viņi nosauc burtus. Jā, tas bija patiesībā, tas bija viens no retiem mirkļiem, kad burtiski pēc tā klikšķa es paspēju paņemt telefonu un uzfilmēt. Tad viņai bija ļoti liels tas pārsteigums, kā viņa teica, es pat varu redzēt burtus. Tas bija tas brīdis, kad viņai pirmo reizi atvērās. Jā, tā bija tā nodarbība, ka viņai bija tas mirklis, un tad es sapratu, ka es varētu mēģināt uzfilmēt, jo, kā var redzēt, viņā pašai tik liels pārsteigums un tāds, kad es redzu. Jā, tā, ko mēs šeit redzam? Tā viņa arī. Pilda darbiņu. Jā, 3 aplīši. Viņa liek tāds kā tos aplīšu pa krāsām? Jā, viņa līmē Es pilda. labāk redzu. Jā, labāk Man ir kaut kā ir, es nezinu, es jau no pirmā reizes to saprotu, kad ar brīvajiem labāk redzu. Pat labāk kā ar atstiņām, Jā. Nu, redz, Es nezinu, kā tas ir, jā? Labi, ka man tētis to pateica, kad es te varu iet, vai ne? Jā, man arī prieks. Sanāk, viņa tā kā labāk, viņa saka, viņa labāk redz ar brillēm nekā ar acīm? Kā viņa to domāja? Jā, viņa nav vienīgā no bērniem, kas saka, ka ar šo citu veidu redzēšanu viņa redz labāk, skaidrāk iespējams nekā mēs ar fiziskām acīm. Esmu dzirdējusi pat, jā, kad ar mūsu fiziskām acīm arī krāsas mēs redzam patiesībā daudz blāvāks nekā realitāte, kā esot pasaule realitāte, kā mēs redzam. Tā kā, ja viņi redz ar šo citu veidu redzēšanu, tad es domāju, jā, tas varbūt ir, nezinu, var iztēloties labāk, skaidrāk. Te ir puika. Jā, viņš dala pa krāsām bumbiņas atbilstoši no kartītēm. Pastāst, kāds cipars šai krāsai? 2. Malacis. Un pastāst šai? 2. Arī 2, lieliski. 3. Brīnišķīgi. Wow. Ar šo bērnu mēs tiekamies arī uz papildu nodarbībām, kur mēs izmantojam šo citu veidu redzēšanu, lai uzlabotu mācības. Un viņam arī tas gadījums, ka viņš saka ar šīm brillītēm, ka viņš pilda tos manus matemātikas uzdevumus vai lasīšanu, viņam ir vieglāk, viņš labāk uztver nekā ar fizisko redzi. Jā. Ko mēs šeit redzam? Arī puika. Pastāst, kādu ciparu tu redzi? 1. Liels, pastāst, kas ir uzzīmēts lejā? 1 apelsīns. Man saka, kādā krāsā ir viennieks? Zeltenā. Viennieks, pastāst, kādā krāsā ir? Nevar redzēt. Pamēģi vēlreiz pastāst, kādā krāsā ir viennieks? Sarkanā. Malacis, pastāst, kādā krāsā ir fons? Zilā. Wow. Tā kā viņš vienā brīdī it kā atmetās atpakaļ, tas ir tā kā nogurums vai... Jā, tas ir tas, ka tas prasa fokusu, un tur tajā video var redzēt, ka viņš tā kā kaut kur mazliet varbūt ir aizlidojis, un tad, kad viņu paņem atpakaļ, pasties vēlreiz, viņš var redzēt, viņš pagriež to galvu, un man liekas, ka tur var redzēt tiešām, ka viņš redz, ka viņš tiešām tad paskatās, un jā, tad kaut kādos brīžos, man liekas, ir tāds, ka viņi tā kā koncentrējās, viņi redz kaut kādā brīdī, viņi varbūt atslāps, nu tad jā, kad es neredzu, bet tad atkal tu atgriezies un tu redzi. Te izskatās liek kaut kādu vārdu kopā. Jā. List. Likst. Tad jāatrod visi tie burtiņi. Domēju.
Viņiem ir jāatrod tā vārda burti. Jā, lai tad uzrakstītu to pašu vārdu. Atrod vajadzīgos burtus. Un jāsaliek kopā secība pareizi. Lai būtu, atbilstošais vārds. Un tur var redzēt, viņš pat precīzi, kur ir sarkanā līnija, kādu burtu. Brīnišķīgi, malacis. Tad tā redzēšana viņiem ir vairāk tajā tā kā acu zonā, vai viņi redz neatkarīgi no tā, kurā pozīcijā atrodas tas priekšmets vai tā lieta? Varētu būt no jebkura punkta, jā. Tātad jebkurā pozīcijā. Manā pieredzē tas tomēr ir bijis vairāk acu reģions. Tajos video varbūt dažos arī redzēt, kad mazliet ir galva tā kā grozīt uz vienu uz otru sandu. Un, kad es bērniem prasu, kur viņi labāk redz, viņi bieži parāda vienu pusi vai otru pusi acī. Tad arī ar to viņi groza un tad skenē kaut kur to lapu, kā viņi redz. Droši vien, kad arī skatoties tos video, uz kuriem mēs esam saņēmuši atļauju arī no vecākiem viņus publicēt, pa ko liels paldies, tā kā ir jau vecāki amazing. Un droši vien, kad kaut kāds skeptiķis skatīsies, kāpēc viņš tur to galvu tā groza, vai viņš tur neredz ar to šķirbu tur apakšā, jo mēs zinām, pasaulē ir bijuši vairāk tādi piemēri, kur šie te līdzīgi gadījumi ir tikuši apgāsti, kur Indijā, ja es pareizi atceros, vēl arī Amerikā ir bijuši gadījumi, kur beigās šie te teiksim, tā pētnieki, vai kas ir eksaminējuši to, vai mēģinājuši pārbaudīt, ir sapratuši, ka patiesībā tur var redzēt caur to šķirbu tur cauri kaut kā, tad ir redzējuši, ka tur ir kaut kādi iluzionistu triki arī bijuši tajos video. Respektīvi, tas veicinājis ir ļoti daudz skepticismu tam procesam visam. Kā tu šo var nokomentēt? Jā, es saprotu, ka varbūt skepticisms, jā. Tad, kā mēs skatījāmies, tās brillītes ir tiešām efektīvas. Protams, tā galviņa ir mazāka, bet, kad mēs viņus uzvelkam, es pārbaudu, ka tiešām tur ir pievilkts, ka tur ir ērti, ka tur var palpot, ka tas to degunu nespiež un tā tālāk. Un, tu pārliecinies, kā katru reizi. Es pārliecinos, jā, un tad I see you, es tevi redzu. Tātad tā mana uzmanība 100% ir uz to bērnu, es redzu katru to mīmiku, katru to kustību. Es loģiski arī saprotu, cik daudz vajadzētu, lai tu redzētu pat tādu šķirbiņu. Jo man ir bijuši tādi gadījumi, ka vecāki arī prasa, un pirmo reizi, kad man to pajautāja, man bija tāds, kā? Es arī iztestēšu to metodu, un es uzvalku, un es viņas iztestēju visos iespējamos veidos, ja viņas ir vaļīgas, ja tur ir šķirbiņa. Pirmkārt, tas ļoti nogurtu, ja bērns to tās 40-50 minūtes tā strādātu. Otrakārt, tev tā galva būtu daudz plašākā amplitūdā jāgroza, un tas būtu tik ļoti manāmi, kad es redzu, ka viņš vienkārši skatās pēc šķirbiņu. Un tas, ko es teicu, ka ir tā sajūta. Es zinu, ka mēs gribam visu materiālistiski taustāmi ielikt, bet mēs neesam tikai materiālā, fiziskā, un mums ir jāuzticās tas, ko mēs paši jūtam. Es varu no savas puses arī pateikt, kad es pētīju šo labu laiku, jo tad, kad es pāris gadus atpakaļ par šo pirmo reizi dzirdēju, es arī ļoti skeptiski izturējos par to. Man likās, jā, ir jau tur visādi veidi, kā tu vari tur krāpties, jā. Bet tad es sāku intensīvi šo pētīt. Tad es aizgāju līdz tāds kanāls Telepathy Tapes, un tu viņu zini. To visu procesu organizēja tāda Kai Dickens, un viņa paņēma savu grupu ar pētniekiem, visskeptiskākie pieaugušie cilvēki, viņa prāt, jo zinātnieki, viņa teica, ka viņa vēlās satikties ar tiem cilvēkiem, kuri ziņo, ka viņu bērniem ir šādas spējas, un viņi teica, ka mēs izvēlēsimies, jūs vienkārši iedodiet mums sarakstu no visiem, mēs izvēlēsimies, kurus bērnus, mēs izvēlēsimies vietu, kurā mēs tiksimies, mēs pārbaudīsim visas maskas, mēs ar savām maskām nāksim, mēs ar saviem vārdiem, ar savām kartiņām, viņiem bija tā kā kartiņas, kur random generating numbers, tā kā kartiņa, kas, piemēram, randomā numurs kaut kāds vai skaitļus ģenerē vai krāsas randomā ģenerē. Un mēs tā kā noteiksim to, ko jūs redzat, ko jūs nē, un tā kā, kādā veidā mēs to testēsim, kur viņi visu pamēģināja, neko nevar redzēt, un bērni sāka vienkārši lasīt to visu. Ja, kur, piemēram, mātei
parāda, tajā video rāda, kā mātei parāda kaut kādu vārdu priekšā, tā māte to vārdu lasa, un tas bērns otrā istabā atkārto to vārdu. Viņš uzraksta uz datora. Ja. Viņam, piemēram, parāda kaut kādu ciparu, viņš sev uz planšetes priekšā iebaksta, kurš cipars tas ir. Un tajā brīdī tie pētnieki teica vienkārši, kad viņiem augsti sviedri un skudras pa muguru, ja, jo tas ir tas mirklis, par ko mēs runājam, ka this is real, šitas ir pa īstam. Tu nevari šito fejkot. Tas vienkārši nav empīriski iespējams vai nekādā veidā nav praktiski iespējams to nošmaukt. Jā, un es domāju, arī man... Tā kā es teicu, es tos mirkļus piedzīvēju tik daudz, tomēr vienalga manas smadzenes tajā brīdī ir tāds, bet kā? Kāds ir iespējams? Kad vienalga mani vēl projām nelīmējas kopā, bet ir kaut kas cits, kas zina, ka jā, protams, tas ir iespējams. Un jā, tā kā tu saki, tas ir pētīts, tātad jā, un arī ar tām brillītēm, es redzu ar tām acīm savām priekšā, kad tam bērnam tās brilles ir uzvilkts ļoti, ļoti labi. Tur nav iespēja kaut kur caur kādu to šķirbi redzēt. Dažreiz tā, jā, viņi groz to galvu, jo šeit, es domāju, var pieminēt to, kad mūsu redze ir plaša ar fiziskām acīm. Kad bērns sāka redzēt, tīpaši pašā sākumā, tas būtu, ja tev likt tagad paskatīties caur mazu atslēgas caurumiņu. Protams, tu skenētu lapu, tu grozītu, un ja viņam tā redzēšana nāk mazliet vairāk no tās labās puses, viņš griezīs to galvu uz to pusi. Viņš skenēs to lapu, un ar laiku tas caurumiņš, ko mēs iedrošinām, lai viņš izplašās, lai viņš paliek lielāks, un ir dažādi, ir kuriem tas aiziet, ir kuri varbūt aiziet tāds konkrētāks centrāls caurumiņš, caur kuru viņi redz caur šo gaismiņu. Bet tas ir tas, jā, kāpēc varbūt viņi to galvu groza un tām brillītēm. Un vēl viens process, kas notiek, tie ir jauni neiroceļi, kas veidojās bērnu smadzenēs. Tad viņi mācās kaut kādu pilnīgi jaunu veidu, kā redz. Kaut gan it kā fiziskās acis nav iesaistītas, un tas izraisa, ka varbūt ir mazliet graušana, varbūt acu kutināšana, ir mazliet asaro acis. Mēs iedrošinām, lai bērns tur tās acis aizvērts, kas tur notiek. Tad es nezinu, bieži bērni saka, viņiem acis ir vaļā patiesībā arī nodarbībās, bet tās brillītes tad ir make sure, kad viņas ir tumsā. Un tāpēc kaut kādā brīdī viņas sāk tās aciņas paberzēt, un tās brillītes dažreiz arī vienā no tiem video ir, ka viņa tā kā piespiež, un viņa pati komentēja, ka kaut kā piespiežot, viņai ir labāks kontakts ar šo redzēšanu. Bet, protams, viņas piespiežot, es skatos, es ļoti, ļoti sekoju līdzi. Un tad arī, kad bērni sāka kaut ko darboties jau mājās, tie vecāki var to redz, viņi arī redz un ir piedzīvojuši to pašu. Kāda vēl tev ir pieredzes bijušas kaut kāds interesants vai, teiksim, tā brīnumainas pieredzes, kuras tev pašam ir likuši skatīties uz to visu, kā wow! Man liekas, katra pieredze, kas man liekas, jā, es daru to tieši tagad rudnī ir 4 gadi. Man liekas, katra tā pieredze liekas, wow, kādi tie bērni ir. Un man pat fascinē arī, kāds tas aizberga neredzamā daļa, kas ir tas, kas ar laiku tā kā atklājās. Un tas ir ļoti interesanti un fascinējoši par katru to bērnu. Kā tās bērnu transformācijas notiek, vai tev ir tāds follow-ups no tā, kādi viņi ir ieradušies pēc tam, ka viņi izgājuši šo programmu pie tevis, un tad viņi iet savā kaut kādā bērnu dzīvē, un tad kā viņiem tas ir mainījis, kā viņi skatās uz pasauli, kā personības mainījušās? Jā, es parasti ļoti lūdzu, lai vecāki padalās ar to atsauksmi, un jā, pēc kāda laika tīpaši, kad tieši tā, kad viņi ir iegājuši tajā atpakaļ kaut kādā ikdienas dzīvē, lai gan mēs iesakām, ka tomēr turpina to praksi mājās, arī regulāri, cik tas bieži notiek, es nezinu, bet arī par to redzēšanu man bija, sākumā bija nāca meitene, un es nejauši šādi pēc tam vecākus veikalā, un viņi teica, ka viņi arī pabeiguši to kursu, bijis kaut kā ļoti piesātnāts, visi viņi neko nav mājās turpinājuši, un pagāja pusgads, un viņa pati teica, bet kur man tās brillītes, es gribu pamēģināt uzvilkt. Un viņa saka, pēc tā pusgada, ka viņa neko nebija darījuši, viņa saka, viņa redzēja, viņa turpināja redzēt, un viņa saka, tas bija tik, tā fascinējoši, ka kaut vai nekas netika tikā darīts. Ir arī, kad pazūd tā redzēšana? Arī ir, kad pazūd, jā. Ir arī pat nodarbībās. Mums ir tā, kad atnāk pirmajā nodarbībā redz, otrajā nodarbībā neredz, trešajā neredz, ceturtajā neredz, kā tev liekas, 5. redz.
Es domāju, ka tas ir tas smalkais process. Varbūt tur pieslēdzās kaut kas, kas ģimenē mājās notiek. Tā kā emocionālais stāvoklis to ietekmē? Jā, emocionālais stāvoklis tāpat kā tas nogurums vai cik daudz tava enerģija tajā dienā, ko tu ēdzi pirms nodarbības, ja tu esi sāēdies cukrainus konfekts, tas arī ietekmēs. Tā kā ir šie citi faktori, kas var arī ietekmēt. Es domāju, mūsdienās bērniem ļoti ietekmē tehnoloģijas arī. Cik daudz tu esi atklāts uz ekrāniem un tā tālāk. Tu esi kaut kā novērojusi to, vai tev ir bijis kaut kāda iespēja salīdzināt, ka, piemēram, šim bērnam ir daudz tehnoloģiju, viņš daudz ar ekrānu ir, kā tu to redzēji nodarbībās? To var pamanīt, jā. Bērniem, kuriem ir vairāk ekrāni, lai gan nav tā, kas viņiem tur ļoti prasu un tagad intervēju viņus par to, bet nervozāk ir daudz grūtāk nosēdēt, koncentrēties, tā uzmanība ir ļoti īsa uz to mirkli un to savākties, tā kā fokusēties ir daudz grūtāk. Tad man ir bērni, kuru viņi paši saka, viņiem nav nekāda telefona, nekas viņi īpaši neizmanto, un tu redzi, cik viņi tiešām to nodarbību koncentrējās mierīgi, var sēdēt, darboties, klausīt, kas ir jādara. Un kad arī katra nodarbība mums beidzās ar stāstu, ar 12 tēmas, ko bērniņš izvelku pat kartītei. Un tie bērni arī bieži, kuriem nav šīs tehnoloģijas, kur arī daudz vairāk lasa paši grāmatas tieši, viņiem šie stāsti ir patiešām kā stāsti, kā grāmatā būtu radoši ar iztēli. Un tiem citiem atkal ir grūtāk, ir tēma, pieņemsim, draugi. Man draugs tas un tas, bet viņš nevar radīt īpaši to stāstu, to sēriju, kā mēs veidotu. Tā kā. Jā, bet tehnoloģijām, man liekas, tas man gribās pieminēt, ka mūsdienu bērni ir savādāki, viņi ir kaut kur īpašāki varbūt, viņi ir cita rase savā ziņā, bet tas nenozīmē, ka viņi ir imūni pret tehnoloģijas ietekmi uz viņiem. Jeb imūni vispār pret šīs realitātes pasaules ietekmi uz viņiem. Jā. Un man liekas, ka tāpat kā jebkuram ir jābūt ļoti lielai mēras sajūtai un disciplīnai un ļoti gudriem, kā un cik daudz un vai vispār. Jo tos pētījumus, ko esmu lasījis par tehnoloģijām, līdz tiem pusauģu gadiem vispār viņiem nevajadzētu redzēt ekrānus, bet mūsdienās ļoti cita realitāte.